Sveicināti, mīļie! Mēs šodien esam spēka vietā pie Lindas sirsniņas ar šīm burvīgajām, brīnišķīgajām, viedajām visuma dvēselēm, ar ko man ir sanācis tā laime un svētība satikties un būt kopā. Es esmu Ilze, un iepazīstiniet sevi. Esmu Madara, šajā dzīvošanā Madara, kurai ļoti patīk dziedāt. Dziedāt, jā, tā ir mana kaisla, tā ir mana būtība, tā ir mana dzīve, teikšu godīgi. Jo es jau kopš bērnības jau sevi atceros, kad vienmēr esmu dziedājis jau kopš bērnu kājas. Un dzīvē ir veicies tā, tas ceļš vedis tiešām uz visu dziedāšanu, un tikai tādā veidā es spēju sevi dziedināt un sajust, saprast sevi vēl vairāk. Un tagad šis te ceļš, ko esmu atradusi, jau ir faktiski 5. gads, jau faktiski ir vairāk vai mazāk, ko es darbojos šajā visā jomā. Tas nozīmē to, ka esmu izveidojis dziesmu kanālu, kur mēs kopā dziedam dziesmas. Dziesmas tieši arī mūsu dainas, kas palīdz būt savā spēkā, dzīvošanā, mūsu trīsdaļībā. Un tas ir tas, ko es daru, aicinu tuvus un tālus, tieši Saules tautas dziesmu kanālā. Ir tā, kad es esmu atraduši šo te ceļu, esmu šīs te dziesmas, kā saka, ir ļoti daudz dziedāts un darīts. Un tas, ko es tagad esmu arī pēdējā laikā, un izrādās, ka šo es jau sevi patiesībā sakot daru jau. Mēs ar māsu, un vēl māsas divas ir, un ar vidējo māsu mēs reāli runājāmies. Šajā valodā, ko tikko dzirdējām, mēs runājāmies. Tas man likās tāds, bērnu tajā prātā likās, kaut kāds joks vai kā vienkārši tāds, kas te notiek. Un tas likās, un beigās es saprotu, ka tas ir reāli, tā ir tā tava būtība, tas patiesums, tas īstums tevī, kas tev ir šīs šķautnes, ja dvēseles darījums, kas ir cauri, un tad es arī šo te tagad atklāju, un tagad pēdējā laikā sāku rakstīt zīmes, reāli zīmēt zīmes, man nāk laukā arī tas viss. Tas tā interesanti, jā. Tad tas gaismas zīmes, jā. Lūk, un paralēli visam vēl. Arī ar skaņu instrumentiem es darbojos. Man ir skaņu terapeitiskā tāda dziedinošā, teikšu godīgi, dziedinošā skaņu gulta. Tā, kā es teikšu, miera kokle, tāda liela skaista, kur arī tā relaksēties un atslābt un būt savā kodoliņā, savā esībā, savā būtībā. Jā, tad es arī tur tādā veidā caur vēl, protams, vēl ir plašs spektrs ar instrumentiem, un arī bungas ir un skanošie trauki, un viss, ko dvēsele vēlās šajā brīdī, viņam ir iespēja izvēlēties arī dažāds instruments, kas uzrunā tieši tajā brīdī, kas ir vajadzīgs, tas ar to ir darbojos. Tagad tu man sūtīji to ziņu, tad es varu pateikt to, ka tas tik ļoti, strādā sirds frekvencē, tev nav viņā jārunā, jo viņa, man tagad pilnīgi zosāt nogāja, tev viņa iet pa frekvencē, tava sirds zina to, tava dvēsele zina to valodu. Līdz ar to ir tā, ka šī gaismas valoda, šī mūsu mājas valoda, viņa uzrunā mūsu būtību, viņa atdzīvina mūsu dvēseli, mūsu patieso esenci, un viņā klausoties, var savienoties atpakaļ šeit uz zemes, atpakaļ ar savu būtību. Pastāst par sevi. Es iesākšu uzreiz par to gaismas valodu. To gaismas valodu es jau kopš
bērnības, varētu teikt, jau nevis nodarbojos, bet kā viņā runāju. Bet tad man nebija vispār nekādas saprašanas, kāpēc es esmu vienīgais, kurš vienkārši runā, bet es domāju, varbūt tas man tur vienkārši galvā vai kaut kas tam līdzīgs. Jo man liekas, tas ir tik normāli, un man liekas, visi kaut ko tādu māku, visi ir spējīgi redzēt enerģijas, just enerģijas vai just citus dzīvniekus, izjust, ko viņi jūt vai ko izjūt citi cilvēki. Un tad, kad es sapratu sīks būdams to, ka tā nav, tad druscītiņi es domāju, labi, varbūt tomēr tas man viss tā kā galvā, tad es druscītiņi kā to piebremzēju visu. Bet dziedāšana man kopš bērnības visu laiku ir bijusi. Skolā es atceros, cik bieži bija tā, ka es kaut ko dungoju, un kāds vienkārši, kurš dungo visu laiku, kurš dzied visu laiku? Vienu reizi bija atnākusi kaut kāda sieviete un bija izlikusi, uzrakstījusi uz tāfeles vienkārši kaut kādus vārdus. Un teica tā, lai katrs bērns nodzied, kā viņš kā vēlās. Un improvizācija, pilnīgākā improvizācija. Un tad katrs bērns izdziedāja, kā viņam šķiet, un tā, un tad beigās degāja līdz manīm. Un es sāku dziedāt. Es vēl projām atceros, bija viens brīdis, tā, ka es pastījos sev aiz muguras, un direktori bija pilnīgi piecēlusies kājās. Es, protams, nedomāju to, ka tas ir kaut kas tāds baigais, wow. Un tad bija uzreiz, viņš iet korī. Un tas bija tas brīdis, tad, kad es sapratu to, ka man pie sirds ir vairāk nevis dziedāt pēc notīm, kuras tāpat es neiemācījos ļoti labi, bet tieši improvizācijas dziedāšana, un tad es visu laiku lūdzos, būtu kaut kur atrast tādu vietu, kur varētu vienkārši iet un dziedāt un kā improvizēt, un tas būtu tik superīgi, un loģiski pēc vairākiem gadiem, kad jau bija 16, 17 gadi laikam, 16, tad bija viens tāds pasākums, kurš notika gandrīz kādu par nedēļu, un tur bija sadziedāšanās, tikai tas bija kā mantru džems. Un tur bija dažādi krišnīdu dziesmas un tā tālāk, un es domāju, labi, varbūt tomēr iemācīties kaut kādas dziesmas un tā. Un tur varēja ņemt jebkuras mūzikas instrumentus, ko tur atradās. Un es loģiski skatījos uz tajām bungām, jo mans sapnis bija bungas, un man patika, kā viņas skanēja. Un tad es sāku iet uz turien tā vairāk, jo man arī patika. Tur varēja improvizēt savu meldiņu, un es varēju tā kā iesākt jau dziedāties kaut kādu sāku tā kā improvizēt. Un es domāju, vienā brīdī varbūt tomēr pamēģināt ar savu to, es tajā brīdī vēl saucu par dvēseles valodu, jo tad vēl nebija nekādās internetos to, ka to sauc par gaismas valodu. Tā ir dvēseles valoda. Jā, es visu laiku viņu sauc par dvēseles valodu. Es vēl atceros, bija brīdi, ka es vēl prasīju kādam, tu zini dvēseles valodu? Nē, nezinu pats. Varbūt tomēr atradīšu kādu cilvēku. Un tad es sāku dvēseles valodā, tajā brīdī dvēseles valodā, drīzāk gaismas valodā, sāku dziedāt. Un neviens mani neapstādināja, visi vienkārši klausījās. Un bija tāds, varbūt varu turpināt. Un te es nodziedāju vienu dziesmu, kas bija dvēseles valodā. Un daudzi teica, ka viņiem patika.
Un tad es sāku nākt vairāk, un tad es sāku dziedāt pa 2, jau pa 3, jau pa 4 tā kā dziesmām. Loģiski tā vieta pēc tam aizvērās, un man kaut kādus gadus 6 es nevarēju dziedāt. Es nezināju, kur vairāk dziedāt, uz kuriem man iet. Loģiski man arī bija darbi un tā tālāk, jo es strādāju ar būvniecību. Un, labi, ko es nebiju izmēģinājis līdz būvniecībai. Un tieši nesen man bija tāds kā, aicinājums, dvēseles aicinājums to, ka es gribu dziedāt, es to vienkārši gribu darīt, man ir pilnīgi vienalga kur, vienalga vai ir kaut kāda vieta, vai ir cilvēki, vai nav cilvēki. Un tad pagājušos 3 mēnešus es reāli gāju pa Zviedriju, meklēju kaut vai tiltus. Es dziedu zem tiltiem. Un skatos visu laiku. Akustika, viņš man ir sūtījis, un tā akustika ir tāda kā akapelā. Viņa tā valsts vēl, viņu ievibrē, un tad... Gandrīz kā baznīcā, kur izklausās to, tur es eju, es gaidu, ka nav cilvēku, un es sāku dziedāt. Es domāju, ka, ja tur būtu cilvēki, viņi būtu vienkārši apbrīnā. Viņa tas viedums, tā tīrība, kas iet caur viņu laukā, tas ir, tik tiešām tā apbrīnojami. Un kāpēc viedums? Tāpēc, kad viņš tā paskatās, un tad tā takš, un tas takš ir pilnīgi tādā desmitniekā. Jā, un... tagad tu vari pie mums sadziedāšanās nākt, kas ir telegramā, links būs nolikts zem video, un arī mums ir sadziedāšanās, un mēs visi esam sadziedāšanās, un tā ir tāda, vienkārša. Kur ir vienkāršums, tur ir tīrība. Tāpēc es esmu ļoti, ļoti, ļoti priecīga par to, ka jūs esat satikusi. Es arī esmu ļoti priecīga. Un ar Madariņu, ar tevīm vispār, es reāli ņēmu tavas dziesmu rītus un vakarus, tā kā meditācija. Man pagāja 1 mēnesis, kur es 3 reizes dienā meditēju no sērijas. Jo no rīta bija tavas meditācijas dziesmas, pēcpusdienā es pati, teiksim tā, gāju sevi ar svecīti un vakarā bija tavējais, un tas tā, kā ir latviski shiftings, tā pārēja, tas bija ļoti tā, ir piepildījums, ir tāds avots, ir tāds, kur varēja gan atspērties, gan arī sasildīties tādās saules mājās. Es vēlējos pateikt par to, ko tu stāstīji par savu bērnību. Es domāju, ka tā mums visiem ļoti bieži ir bijis. Jo tā matrica viņai ir tāda, kāda viņa ir. Tāpēc ir tik ļoti svarīgs ir uz to apzinātību un uz mūsējo, tagadējo ģimeņu veidošanu ar apzinātību. Nav jābūt daudz, ir jābūt apzinātām ģimenēm. Un tad, kad viņas būs apzinātas, tad viņas arī aizies daudzumam. Jo tad, kad ir apzinātās ģimenes, tad tādus bērnus viņus redz, pieņem un viņiem palīdz, viņus redz un uztver kā svētību. Ja vecāki viņam palīdz adaptēties, no tās ģimenes arī ir tā sabiedrība, jo tad sabiedrībā mainās arī tā apziņa, ja tajā ģimenē viņa ir, un arī tad tajā izglītības sistēmā viss mainās, un tad mums visiem ir vieglāk. Jā, šobrīd tāda interesanta sajūta, ja būtu gribēju padalīties. Vienkārši tā viss tā tik skaisti tiešām plūst un ļoti tāds ļoti gaismīgs, ļoti viegls lauks, teikšu tā, ļoti, ļoti gaišs. Atlanti. Man nāk Atlanti
pilnīgi noteikti. Nu, redz, es vienkārši, jā, tā smalkumu visu var sajust un visu var just un redzēt, jā, tās enerģijas ir vienkārši fantastiskas. Brīnišķīgi. Es varbūt viņu vēl pacītāt. Jā, es vēlējos, jo tā tava balss un ja tu varētu kaut ko mums, ja tev nāk plūsma. Jā.
šis ir kaut kas tiešām mega jaudīgs, kaut kas jauns šim laikam, kaut kas tāds, vienkārši, viss notiek, viss notiek. Šis ir šī jaunā laika, šīs ir tās jaunās enerģijas, jā. Es to varu pateikt. Tas, kā tas viss iet tev cauri un kā viņš... Tas saucamies ziņāņā. Tas ir tā, ka tās enerģijas iet cauri un viņas iziet cauri tevī un tevī radā. Un tas ir tādā kosmisku maigā ekstāzē. Es tev piekritīšu, jā. Ka tu vienkārši vari būt beidzot tu pats īstais, kas esi tu. Jā, ka nav jāslēpjas uz kādām maskām vai ko. Tas īsti, tas ir patiesi, tāds tur esi, tas radīts šeit, lai tu nāk, lai tu darītu, lai tu iet, lai dziedinātu caur šo visu. Caur tām dziesmām es tā arī beidzot sapratu, kas es esmu. Un caur gaismas valodu vispār kā tā. Jā, tieši. Es to arī gribēju pieņemt. Un tiešām liekas, vai es vienīgā tāda? Un liekas, mēs vēl esam vairāki tādi, jā, šodien vēl satiksim vēl arī cilvēks, kurš arī izstāstīt vienkārši, kas tev tur iekšā. Un tāpēc es teicu, mana dvēsele vairs neklusē, un šis ir tas laiks, ka mēs nedrīkstam vairs klusēt. Jo, ja mēs klusēsim, mēs, sev ļoti izdarīsim. Jā, jo tā kā man bērnībā nāca tās enerģijas, un es nezināju, ko ar to darīt. Un rokas tev deg un sāpīgi pat deg, un tev neviens neko nevar nepateikt, nepalīdzēt, neizskaidrot. Un tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi tās mūsu pašu tā apzinātība, lai mēs ar to savu apzinātību veidotu tās apzinātās ģimenes. Un no apzinātas ģimenes būtu apzināta sabiedrība. Jā, un tagad es saprotu, kāpēc tad man šeit ir jābūt. Tāpēc, ka lai apvienot. Tieši tā. Tieši tā. Mēs uzsver, kā saka, mēs pieslēdzamies, mēs kā magnētiņi tagad pievelkamies viens otram, jā, tā sajūtu līmenī, tagad viss notiek pilnīgi. Gaisā virmo pilnīgi tās sajūtas, kad ir tas, jā, forši, kad mēs arī sajūtam. Lai arī liekas, cik tālu attālums, ja bet attālumu vairs nav šobrīd vispār tas. Jo mēs esam tās sēklas, kas iesēj to jauno laiku tagad. Mēs esam nākuši šeit, jo mēs zinām, kā bija. Un mēs zinām kļūdas. Ar kļūdas ir vajadzīgs pieredzei, ar pieredzes ir vajadzīgs viedumam. Un ar šo viedumu mēs esam nākuši, lai tad iesētu tos jauno sēklu, to veselīgo jauno sēklu, lai tas zelta koks izaug. Un jūs, mīļie, esat silti gaidīti arī pie mums uz sadziedāšanos. Mums ir Telegram un grupiņā, varēs pievienoties un visi ir mīļi gaidīti mūsu saimē.